Es jau pēc tam salikšu. Veči, labrīt. Es jau pēc tam salikšu. Mums jau kaut kas jāuzfilmē. Domā, šodien noķersim? Nebūs vīžņi? Šodien būs, mēs vienreiz jau mēģinājām. Matīs Bračka. Jānis. Un, kur mēs braucam? Airam uz Salats. 3. mēģinājums, 2. nebija. Pirmais mums nesanāca mēģinājums janvārī. 2. mēs pat nemēģinājām, jo bija mīnusi, vai ne? Nu, un tur ar vīžņiem. Un šoreiz tikai pēc uzvarām. Aižam. Ai, nu veči labais. Cik ir? 5:30 no rīta, ja? Jā. 5:30 no rīta. Mēs tur bišķi pa vēlu izbraucot, bet mums jābrauc pāri visai Latvijai. Ja mēs būtu cēlušies 2 par nakti, diez vai mēs vairs smaidītu tur kaut kādos 12, vai ne? Un tā kaut kā. Dodam virsū. Labrīt. Atskats no mašīnas. Uzbraucām tikko. Ja? Matīs pie stūras. Turp ceļā, atpakaļ ceļā varbūt. Ar elektrisko braucam? Pa lēto brauksim? Nē. Nav elektriskais šitais? Nē, gāzējās. Reiz piesprādzējās. Gāzējās. Jā, es dzirdu īstenībā, kā gāzējās. Klip-klaps sprādzējies, gāzējies uz Latvijas otru galu. Nu ko, viršos paņemam baigā migla ārā. Ārā ir migla. Viršos paņemam kafiju un maucam. Matīs, garšīgākā kafija ir viršos, ja? Tiešām labi. Tāpēc, ka garšo mēs tā esam, ja? Jaņķel, viršos ir garšīgākā kafija? Vai staķikā labāk? Man no Statoil kafijas vispār sāpē vēders. Kas tad? Abās vietās garšīgas. Abās? Nu labdien. Ko saka, mēs no laukiem cilvēki nešķiro, ja? Veči, ja mēs šodien nenoķeram lasīdīgo zivu, nu vismaz viens no mums, ja? Es gribētu teikt, pat katrs no mums, nu, mēs esam diezgan nabadzīgi copmaņi, ja? Tā kā skatāties, cik nabadzīgi copmaņi mēs esam. Apēdīšu reku kādu lasi, lai viņi mūs tur galā, kā aizbrauksim, respektē pie upes. Reku mēs jau tagad jau iesildamies. Laiciņš tā kā Itālijā veči, ne? Vēl labāks. Vēl labāks. Daudz labāks. Ko es darīju? Manējo? Tā, lai var sāns noskrāpēt. Tanks vispār tepat neiesiltu. Jāni, pirmo reizi, ja? Jū. Veidarīts šitāds te, ja? Kas tas tāds ir? NGT kaut kāds? Jā. Iegādājies, ja? To es neju Mehalotēs vai Rīgas marketā. Šitāds, ja? Brienamais. Man būs īsie zābaciņi. Lāši vēl nav mēģināti. Bet, nu, ceram uz pirmo, ja? Šoreiz. Jā. Kas tev vēl kātu bija? Kādu? Tu kātu? Paņēmi sev arī NGT visu kātu ar spoli, ja? Kaut kādu? Spola man bija. Paņem kātu, jā, Daivu. Daivu. Cik garu? 3 metri. 3 metri un kādu? 40. 10,40, ja? Un Matīsam? Matīs, kāds tev kāds bija? Tev ir foršais Fintrail, foršais veidarīts un... Kāds arī no NGT, man liekas, ko man tur ieteica? 2,85 laikam garumā. Daivas kātiņš šis bija. Arī, ja? Tā kā būs labi. C3000 izmērs polīt, ja? 2,5, bet jā. Un cik tev bija testiņš arī? 10,40, ja? 10,30 kaut kas tāds, jā. 10,30, 10,40.
gari, tādi atsperīgi kāti mums gari, ja? Man ir 2,80. Paņēmu. Reku mans mīļākais kāds lašiem. Kādreiz, kad ragāju vairāk lašas, tad reku ir Sankroiks. Avid. Šis ir vispār kaut kāda fantastika. Reku ir Sankroiks Avid. Viņš kaut kādi 28 gramu vai cik. Baigi foršais amerikāņu kāds. Nu ko, velku mazos zābaciņus. Kas mums ir veči tepā aprīkojumi vēl? Tā. Un kaut kas te bija iekšā. Kas man te bija? Tā. Pastīsimies, kas man te bija iekšā. Timoni, šūpiņi, timoni un kamsini. Un šūpiņi. Tā reku ir timoniņi, peldošie timoni, čerīblats. Reku tie labie šūpiņi, kaut kādi Schwarzongeri vai kas viņus taisīja? Nē. Kas viņus taisīja? Herons. Nu, kaut kāds tas baigais hīts, laikam, Herons ir. Un tā. Rezervs kaut dāķīši līdz un tā. Dodam virsū. Kāpēc lietuvieši draugi brauc prom? Nezinu, viņi prasīja, jūs tur izsat, nu es saku, jā. Viņi pabraukšot 2-3 km zemāk. Viņi zina, kā domā, mēs atbraucām te ar vācu numuriem, visi izķers un varbūt. Jāmeklē citu zonu. Vai ne? Viņam ne zonu ir, bet citu vieta. Jā, viņi domāja, ko viņi vāciešiem traucēs Latvijā, vai ne? Tā kā tā, jums arī visi māneklīši, kur tev bija? Tev bija Ziemassvētkos sieva uzdāvināja mānekļu paciņu, ja? Mānekļu paciņu, kad lielākā daļa bija eholotas sakomplektējuši gan krakģa, gan šūpiņi, man ir kaut kādi iekšā citi. Čerīblats, re, kur arī ir vairāki. Jā. Tev ir visi tie vajadzīgie. Visi tie vajadzīgie. Un tev ar kaut ko jau iedosim piesiet. Florkarbons. Tā, man būs aukliņa kaut kādu 1-2 es ņemšu. Jums arī ir kaut kas līdzīgs, jā? 1-5, jā. 1-2, 1-5. Laiks jau nu ir vienkārši pasakains, mīļie. Parādi, kā jānes makšķē, ka iet caur krūmiem. Vai jaunie redz, ne? Un nav kam saķerties, jā. Riņķīts, reku šitā tā Matīs aiziet. Jā, jānes. Nu ko? Pirmo likšu virsū zibeits kamsinu. Metam iekšā, skatāmies. Laiks jau nu ir vienkārši pasakains. Lūk, viss makšķirīt. Laiks ir vienkārši pasakains. Tad tāds ope. Atvainojos par savu otrādu turēšanu, ja? Bet viņi izpaužās. Tagad es esmu uzlicis timonu. Šitāds, ja. Peldošo. Grimstošie man nepatīk. Peldošais ir tāds, kas var dabūt visādi veidi viņus. Var dabūt tādu, kas paliek pa vidi peldot. Ūdenī, tur, kur viņš apstājās, var dabūt tādu, kas ceļās. Šitais ir peldošs, viņš ceļās augšā viņu apstādinot. Un tad ir grimstošie, kas vēl dēļ šitās mēlītes pats pa sev grimst. Bet tā ideja tāda. Iemetam tādos 45 kaut kur grādiņos, rekur sākam rekutīt, iedarbinam viņu pareizā dziļumā, rekur sāk mums spicīt kratīties un viss, un šitā laižam pāri vēdeklītī. Šitā super Matīs, ne? Jū. Filmētājs. Nekā mums ir kā aizmirst filmēšanas aprīkojumu, tad ir tā, kad Matīsam jāfilmē un nesanāk ar to. Bet jā, rekur šitais ir tas Sankroiks, tas amerikāņu kāds, viņam tas tā akcija, tas tests, viņš ir mīksts, viss tas kāds, līdz ar to viņš tā kā pātag baigi tālos metienus var iemest. Un te 1,5 auklu tagad virsū, un es esmu iemetis tur. Godīgi sakot, tikai es ceru, ka laša māma nebūs pārāk spēcīga, jo
Jo viņi ieplaisīs, man notīs visu. Un tā kaut kā. Un šitā kaifo pie upītes stāv. Kāds cilvēks pats tas Copmanis. Es parasti skrienu uz priekšu un meklēju, kaut kādas vietiņas. Teiksim, 5, 6, 7 metienu un neju uz priekšu, ja tur nav tāda aktīvo zivtiņa. Ir jau čalīši, kas te vienmēr, atnāk pie upes, no rīta nostājās vienā vietā un dragā. Man kādreiz ir pat mācīts tā, ka, es nezinu, es pēc saviem novērojumiem var pateikt, ja, bet šitādā gadījumā, ka mēs te laidām un viņš sitās pilnīgi mēlīt woblerim, mēs varam, ka viņš sitās pa zemi pilnīgi palikusi raupi, ka pa akmeņiem ir daudzījies. Tad īstenībā var pat pa zemu nolaist to mānekli. Es pat domāju. Ja viņš sitās pa tiem akmeņiem, zin kā tā zivs sēž apakšā, ja? Tu viņai pilnīgi, viņai aiziet, tas ir labi šūpiņu var ielaist mutē vai kā, bet tad citreiz pat ir labāk, ka viņš skrien pa virsu, piemēram, kamsins, viņš iet tik līdz metram, kad, bet arī no reizes uz reizi, nabadzīgs jau mums ir tāds kastīts veči, ne? Motīsam jau zivs svētkos sadāvināt, savādā. Kādreiz bija pilnas kastītes, pagāja nost no tās lašošanas, bet tā jau viņi ir sirdī, super, tāda copa sirdī, ne? Matīs, filmētājs, kāpēc tu tik klusi? Maziņš? Es domāju. Tā 2 kilometrs, ne? Nav nejausmas. Kas tur ir? Tas tik vienkārši veči. Tas kā iet pa apakšu. Apmatīs, ne? Veči. Vajag 5 kilo kā minimums. Tu teici, ka maziņš? Vārdās! Pasties. Oi, kas pa mamīt skaistumu, ne? Ko labs, ne? Pasties. Sudrablās. Labi ielika? Tā, Vai uzsēdās tā kā vairāk? Bet pie krasta ir riktīgi. Jā? Jā. Vai, kas mums? Kā lai viņš savāc? Tas ir kaut kāds sportisks. Aiz asas ir. Aiz asas, jā, tik neņem aiz auklis, jā? Jā. Es tev viņu tulīt piebraukšu te klāt. Kas pa skaistu? Paņem tā ručkā, jā? Tā kā es teicu, aiz asas. Labi. Labs veči pie mēs. Resnā bērts. Veči, šī tik liels lases man nav bijis. Šī tik resnā. Paiet. Ārprāt, cik skaisti. Pasties, cik smuks. Pa. Nē, būs mums nav, ne? Būs. Filmēs. Domāju, Janka. Papildi. Nu bija jak tā, ka ieķērās tā kā ručkā, ne? Jā. Viņš jau pusējuši, bet strādās.
Tā. Nu, smukulīt. Šī meitene, tāpēc, ka viņai nav knābi. Rasno. Šis boigrāsts ir paskats kāds. Super, ne? Labs. Pagaidī. Lielā rasnā bērta. Pēcīgi bija. Bija kā 90 centimetri bija, ne? 90 plus noteikti. Jesi? Tikai uzvars. Bāms. Vienu piemānījām, un es viņu piemānīju rekur šito timonu. Uz balto timonu bija tā, ka te tajā vietiņā tāds dziļāks bijis. Mēģināja arī ar to šūpiņu. Ar šūpiņu nevarēja dabūt līdz lejai. Tad es ņēmu kaut ko dziļāk, un timoniņš skrien dziļāk pa kaut kādu, kas ir kamsins un tā. Un jā, sākumā likās mazāk ziltiņi, bet bija tāda diezgan parasni, man ne Matīs? Nu, Matīs, ko tu vari pagaidām pateikt? Pagaidži, tūlīt pārslēgsim kameru, aiziesim līdz Matīsam. Nu, Matīs. Pirmo reizi sastapāmies ar... Tu nebija redzējis dzīvē, ne? Lasi, smuki, ka... Tikai rimī? Smuki, ka uzdāc augšā, ne? Nu, kā vispār? Laiks taču super, ne? Ir kāds sapīt bijusi? Pašreiz nē. Vēl būs, ja? Tu gatavojies? Īstenībā pusdiena ir atlikusi. Tev visi silts forši. Baigi labais šitais tevi, ne? Nu, tas veiders saucamais. Zābak, viss smuki. Līmenis ir diezgan lejā, un nemaz nav tā, ka... Nes līdz potītēm. Man ir mazie zābaciņi līdz potītēm. Ja būtu tasies līmenis metra augšā, tad jā, te varētu brist. Un ko tu mētā? Tu mētā tos krakdžekus vai? Tas čerijas. Čerīblats? Jā. Aha. Čerīblats mums Ventā redz. Aizbrauksim pavasarī kādreiz brālīt uz Ventu, bet nu Ventā šitā nebūs. Šitik daudz Ventā viņa nav. Tie, bet baigi interesanti, ka pie krasta. Vispār man Ventā parasti tad tās lašveidīgās, nu, pa vidu. Vairāk krīt virsū, bet šitan arī pagaišais, ka es biju čaļiem riktīgi pie krasta. Nu? Jā. Tā, Matīs. Zini, kā ir? Gan sopējot, gan ragus lasot visu kaut ko, ir tā, ka vajag kaut kādu tehniku. Vai kaut kādu, ne tehniku, bet nu kaut kādas iestrādnes, vai kā to nosaukt, bet, teiksim, tāpat upi, tu viņu tā uz dulburiņā mētāt arī, tur teiksim, tur tā arī tas radziņš iznāk ārā, kur pirms tam dabūjām zivu, ja? Tur tas radziņš iznāk ārā, tur arī uz tā radziņa viņa uzsēdās tā zivs. Reku, ja mēs paskatāmies tālāk uz upi, ja? Tur prom, neko kā tas parādīšu. Reku te, tur sākās brasls, ja? Un te ir, tas liek mums domāt, ka te ir bedrīte pirms, kad mierīgs tas ūdens, vai ne, šita viss. Nu tad, teiksim, mums vajadzētu pirms šitā pakāpienu, kur reku tas ūdens, redzat, ārdās, kur tas ūdens. Pirms šito te bedrīti mums vajadzētu te smuki izmētāt. Un tāpatās arī šitais koks te pie krasta. Viņam var smuki paņemt, pielaist klāt, bet rekur to pašu. Kāds man patīk, es pirms tam pamēģināju ar kamsinu, uzmeta kamsinu, viņam tik maz tā vibrācija, ka tomēr tāds liels spēcīgs kāds, zin kā, gribējās vairāk, un tad šitais dod vairāk pa kātu. Nu tā vibrācija lielāka, nu saprot foršāk. Parādīšu vēl vienreiz. Tātad mēs iemetam gandrīz 45 grādos pie pretējā krasta, ietinam iekšā, lai voblers ieiet savā darba dziļumā, un ja mēs skatāmies, ka, piemēram, reku, raustās sticīt, viss kārtībā viņš strādā, bet ir momenti, kad paliek pamierīgi tas ūdens, tad mēs paņemam bišķi šitā pietinam tikai klāt. Pa bišķītim tik pietinam, lai mums tā spicīt visu laiku tirinās. Un tā, ka viņš tur būs, viņš ir virsū, tu redzēji, viņš lec virsū, viņš grābi ciet mūsu kurzemnieku mānē, kad viņš grib plēš kopā, bet vēl tām lašveidīgajām, tu redzēji, tā gaļīgā muti, tur tas āķis, ka bija ieķēries, viņi varēja līdz vakaram muļļāt. Un tā kaut kā, nu ejam vēl meklēsim, mums ir šitā pirmā vieta, kas ir šitais te koridors. Mums vēl ir daudz un dikt, cik ir pulkstens.
1:30. Mēs līdz vakaram augsim, ne? Nu, noteikti. Nu, gan kamēr drīz. tu neesi noķēris. Mājās nebrauks. Brauc. Mājās ne. Kamēr Matīs nav noķēris, kaut vai paliksim nedēļu. Drīkst ar to pašu. Ierakstiet komentārā, kā tur iet tām licencēm. Kamēr neaiziet no upes, tamēr drīkst viņu izmantot vai kā. Bet vispār par to ņemšanu arī. To jau noteikti visi zina, bet varbūt kāds no sekotājiem nezina. Kā bija taimiņš, bija no 50 līdz 70. Un lasis 60 līdz 70. No 60. Jā. No 60. Viņam aizmuka. Zivs, ne? Zivs bija, jā? Jā, pačakot. Janka! Nu tā, es paņemu savus pārpalus, aiziesim pie Jankas. Jankam bija zivs. Jankam bija zivs, bet Janka zivi. Te ir kaut kāds, redz, es ar zābaciņiem šoreiz varu. Redz, kāds krasts. Viss ir sauss un tā, it kā, zin kā. Citreiz tos veiderus dikti vajag, bet tas varbūt tajās citās zonās mēs jau te nezinām īsti arī. Paiesim un rekur. Un tā kā es teicu, kur paliek, rekur ūdens straujāks, tur arī kaut kāds taimiņš var būt. Un rekur Jankam bija laikam taimiņš. Nu, Janka, kas tev tur bija? Līdak vai? Līdak bija? Kas tu liegumā teisi izdomājis līdaks ķēt? Bija taimiņš, jā? Spīdīgs, jā? Un kur ieplējas tieši uz to pakāpienu, es saprotu, jā? Jā, pirms prātīgi. Bet, nu, baigi knapi ieplējas. Vairāk likās uz atsekas. Bet, nu, cīņa bija laba? Baigi viegli nāca. Līdz krastam dabūja, kā ņēma pie asu. Ai, 50. Šito jau tu būtu varējis paņemt un iet uz mašīnu gaidīt mūs. Līdz 6-5 stundas. Ātrais pusdienas pārtraukums, vienkārši paņemsim ūdeni, ja? Janka vēl joprojām pārdzīvo par to savu zivi. Jā? Nu, vismaz bildīt gribējās, ne? Nu, nekas, dabūsim vēl. Matīs, iedzers rekum. Mangaļus. Iedzers mangaļus. Pirmo reizi, vecīt. Klausies, pirmo reizi neskaitām tur pa tiem vižņiem. Tu zini, ka tur viens tas Vitaļiks no Rīgas, tas zēns bija kaut ko toreiz, bet viņš māk iekabināt mutē, nu, teiksim, viņš zina uz kvadrātmetru, kur viņi ir. Mums bišķi grūtāk te. Bet, nu, vietas arī varējām no tiem brasliem iet tur, varējām no tiem brasliem jau iet un mēģināt sarkanas sejas jau no saules. Tur, bet tā kā mums te čaļi nomet vietas, mēs uzreiz iesim uz vietām, mēs kaut ko paši mēģināsim, ne? Mēģinām. Tieši tā, tikai uzvars. Te nav neviena copīta mums, ne? Pārāk bišķiņi pamierīgi, man liekas. Jāpagur līdz stūrim. Jānis aizgāja tur līdz stūrim, ja? Nu jā, kaut kādas. Nu jau reizītes kaut kādas būsim iemetuši. Jāpaiet vēl bišķiņu uz priekšu. Bet tā. Tie maliņas var tikt arī forši, ne? Nekāda vaina mazajiem zābaciem. Nē, ja būtu metrs augšā, tad mēs te galīgi netiktu. Tad mēs te Matīs galīgi netiktu. Pamēģināšu vēl no tejienes. Pa višķim uz priekšu. Paiešu te augšā ir reku zāri. Paiešu kaut kur nav zāri. Un atkal kādas 6, 7, 8 reizītes uzmetīšu. Nu, te mums nav bijusi neviena copīta, bet te baigi mierīgs. Es jau te nezinu, kā te ir tās labās vietas. Labās vietas, gan jau, ka vietas ir labas. Te izpildītāji šoreiz nav tādi līdz galam profiņi. Nekas. Gribētos, lai Matīšam vai Jankam iecert. Ar vēl vienu. Man vēl.
Nu, nekas nemainās. Vai mēs esam Kurzemē, mums nav maisis līdz, bet Kurzemē, Vidzemē vai kur? Es šito nesaprotu. Gadi iet, bet cilvēkiem domāšana nemainās. Vai te pašiem patīk tādā atgriezties un tādā dzīvot? Bet, nu, tie jau, kas to dara, tie jau neklausās un nemainīsies ar. Diez vai viņiem interesē, ko es te pīkstu. Matīs ielē, iebrīda reku dziļāk. Un man te iešu šite te ar saviem īsajiem zābaciņiem. Šitā. Un tad te to stūrīt līdz tam kokam. Te reku, kur es rāda kāds, te līdz tam. Jā, nost. Tur pretējā krastā, ja kāds pirms šī te brasla. Tur niedrēs ir Timons jauns. Tā viņš ir. Māneklīši. Nu šitā vietiņā man labāk patīk. Lūk, te jau paliek straujāks. Jau forši. Reku Jānis prasa. Jānis prasīja, vai viņas ir arī tādā turtai straumē, ko mēs pirms tam runājām. Nu, esot tā, kad viņi tas lasis ir mierīgākā ūdenī, viņš ir piekusis, viņš ir pusgadu te pavadījis. Un tad, kad tām zivīm paliekot gan taimiņiem, gan lašiem, gan, kad viņām paliek skābeklis pa mazu, ka viņi sēž te bedrē visu laiku, tad viņi ielien reku te, nu, kur gāžās ūdens, tur vairāk skābeklis esot. Nu, tā saka. Neviens jau nemāk klasiski, lašu valodā runāt, lai pateikt, vai tā ir taisnība vai ne? Bet te tādas vietiņas diezgan pie krasta parasti lašojot ir tā, ka ir jāapskatās tā, ka tu vari pastraumi un pretstraumi paiet kādu laiku. Gan uz leju, gan uz augšu. Zin, kā viņam paskriet līdzi. Bet te ir vietiņas tādas, vai ne, ka mēs ielīduši krūmos, nu it kā iemest tu vari, bet kāda ir jēga no tavu, ka tu vari iemest, ja tu nevari izvadīt to zivi. Nu arī, ka viņi paņems, tad viņi sarausies, norausies. Paskat, kā Jānis sēž. O, kārtējais, tepat maliņā bija. Ir jēga paskatīties. Te pa tiem čakšiem kaut ko maliņās. Man kā radziniekam paskatos un neku māneklīšus var salasīt. Tagad pavasarī nu esam atbraukuši uz laikam pēdējo točku, kā saka. Tad baigais nogurums, godīgi sakot. Tur, jā, vakar jau bija no rīta, agri cēlos jau 5. Brauc ragots un tad šodien vēl un tāds jau. Bet, nu, aiziesim te vēl to pēdējo, tāpēc te tāda straujāka vieta būs. Tāda, kas man vairāk patīk. Aiziesim. Nu, nē, nu, pa to straujumu man vienkārši ir tā, kad es parasti vienkārši, liekas, tur viņas tāds aktīvāks, tās zivtiņas. Kā mans skolotājs teica pa telefonu, viņš teica, tur viņas ir neuzmanīgākas. Tā kā ejam, paskatāmies kartē, kur mums tur jāiet lejā un dodamies. Labais Matīs. Tikā Matīsiņ. Jānim. Šita te. Jānis paiet. Labs te, Matīs. Neforsē. Va. Prātīgi. Paps, man liek, nebija knābis. Mammīša. Kas ir? O, palaiž. Janka, vai iekšā? O. Andī.
Man nekāds patīk. Mums tāds sagurušas ir. Pēc klāt. Lūk. Ņem. Zats. Matīt. Ko ap? Tev, bet šis ir boļs smuks, pasties kāds atkūpies. Upiņā? Tiešām? Nē, īstenībā. Upiņā. Tas tik viņas kāds. Tīrīsim. Smuks ir. Vai ātri izskrēja tie pašā startā? Nu, Mātīs. Yes. Vēl cārā vēl. Prom ir, ja? Labs. Matīs, nu, ko? Labinieks. Nav rādītājs, ka nostāgājas. Jā, Janki galvenais, kur ārā smēlējas. Janki, tev vēl viens jāiecāk. Labs. Nu. Tas gan lietuvieši te bija nostaigājuši, vai ne? Šito tu varēsi pastīties YouTube, kā mēs. Bet te bija, ja, lielais? Jā. Lielais bija lejšiem, bija riktīgais. Jā, labs. 105. vai kas, jā? 105, ja? Jā, kaut kas tāds, jā. 105, jā, bet viņiem baigi rasnais bija, kad parādīt bildi. Mātīs, bet ja tā galīgi godīgi, man likās, ka tavs bija pa kādu 5 cm īsāks, tā manējā. Bet man bija skaistāks. Tas Nebija gan. tā daudz Tas gan. Varbūt tāpēc viņš arī bija īsāks, jo manam nebija asti. Nē, tu vajadzēja otrā pusi. Manam pusasti nebija. Labs, nu jau mums ir emocijas, jau paliek foršākas. Mēs te vēl katrs pa vienam. Līdz vakaram vēl katram pa vienam jādabū. Tas attiecās uz tevi, Janka. Nu ko, paiešu augstāk vēl. Matīs palika tur lejā. Abi divi. Jāni, es paiešu te augšāk. Te, kur te tāds straujāks pišķiņ. Pastīsimies, klusiņām jārunā. Jārunā klusiņām izrādās. Un tā arī īstenībā bija. Matīsam arī pie krasta. Galvenais, es tur arī nomētāju. Nekā itejos lašos citreiz. Tas pat nav citreiz, tā ir diezgan bieži. Viens tur var mētāt stundu, un pienāk cits no malas uzmet 2 reiz un ir. Bet interesanti tas, ka jā, tā izteikti pie krasta, un arī lietuviešiem bijis visas zivs pie krasta. Bet no otras puses atkal, kāpēc, lai zivs nebūtu pie krasta, tur, kur viņai vieglāk noslēpties, gan jau, ka viņa tāpatās kaut kur ielīdus iekšā ir paslēpusies, varbūt dabūjusi kaut kur aizvēja, ka nav visu laiku straumē jāstāv, sagurusi jau tā zivtiņa. Matīsam arī nebija tāds pārāk spēcīgs, nebija, es nezinu. Vai mēs ar Matīsu smējāmies, te jau zēni ciecerniekā pieraduši līdeks lielās šlepēt ārā, tad varbūt tāpēc mums tā ātrāk iet vai kā, bet man likās, jā, es pirms tam, ka bija gadus atpakaļ, salacā toreiz dabūju lasi, tas bija daudz spēcīgāk šitādi paši izmēri. Varbūt mums tikai tā trāpījās, jo lietuviešiem esot bijusi diezgan spēcīgas zivis. No Aleks. Kā mums šī diena ir? Forši, man liekas, ne? Es. Filmē, normāli jāpaņem makšķeri. Žēl, ka Jānim nav neviens ieplējis, bet zin, kā Matīs, man liekas, iesim apakaļ un iesim vēlreiz šito te. Posmu?
Nu kā tu rēķini, ja lējušiem tur uznāca vairāk zivs divas? Tu vēl iecirti, vai ne? Nu tā nepieklājīgi, es tur tikko nomētāju, tu pieeja, es sakaitināju, jā, riktīgi. Bet zini, kas baigi interesanti, tu teici, ka tev ar otro viņš paņēma. Tā likās, jā, likās pirmais tā kā zaceps un... Man tas tā latvveidīgām zivīm, bet es biju dzirdējis, jā, ka viņi ņem vēlreiz. Nē, nu, protams, ka viņš ņem vēlreiz. Nomāzēja to pirmo netādu. Nē, nu ideāli nevar sūdzēties. Es turpinu dragāt šito te timontiņu. Man bija balts, tāds pats vairāk man viņš nav. Un, paga, bet tu neko Nē, es norādu, ne? Nē. Smuk atkal. Nē, kā viņi jālās, tā upi, tā kā grāmata. Ja tu viņus redzēji, saku, atnāca vietējais čalis, zin kā, ja viņš viņu redzējis to upi vasarā, mēs jau neesam. Te ir kaut kādas salas, viņš saka, tur, nu. Jā, nu interesanti, vai ne? Nu neko, nu. Stundu vēl padragājām, un tad brauksim ēst beidzot, ne? Nu jā. Mēs jau kā kurzemnieki esam paņēmuši pusdienas līdzi. Vai kā tur bija? Riekstiņi bija? Riekstiņus uzgrauzām, nabadzīgi. Bet, būs, vēl būs. Man vēl būs lielais. Uz beigām būs lielais. Šitie vēl neskaitījās lieli. Kas tur bija, Janka? Redzējāt, lasi? Smuks puriņi pacēlās virs ūdens. Aste? Nē, augšēji. Tā mugurs, jā? Liela? Tad augsts izmēr. Kurā vietā? Krātīgi. Smuks pacēlās, bet apakaļ. Apakaļ? Tad es aiziešu viņam tulīt pakaļ. Es ar seklo kamsinu viņam pārlaidīšu pāri. Ar savu mīļāko maneklīti. Tulīt mēs viņu dabūsim. Tā. Kas mums te ir? Kamsinu vajag. Kur mums viņš ir? Kas tur ir? Tāpēc es arī viņam došu kamsinu. Šitas seklāk iet. Atceramies tie, kas nav strādājuši ar woblerīšiem un tā. Šitā mēlīte, jo viņa ir garāka, jo dziļāk iet, un jo vairāk viņai ir asāks uz leju tas sagāzums, jo saklāk iet woblerīts. Ar šitādu maziņu mēlīti, viņš kādu metriņu tikai skries šits iekšā. Nu tā pēdējais cēliens, vēl pusstundu. Pirmo reizi mūžā tā redzēju. Jūs teicāt, ka tur tā zivs cilājās, es aizgāju, pastāvēju, pagaidīju. Nu tā aizgurējā spuru vēl viss asti arī izcēlās ārā, nu tā metrīga zivs tur ir. Labs izmērs, bet es tur iemetu, viņi stāv kaut kādos 30 cm dziļumā. Tāpēc viņi tā strauma noteikti viņu uzceļ augšā vai kaut kā, es nezinu, bet pirmo reizi redzēju, kā atrādās. Nu ko, Matīsiņ, drīz beigsim, metīsim mienu, ne? Jā, vakars klāt, ēst gribās. Es gribās tā, ka kā bija ribas ēd jau, kā bija kuņģīts, grauž ribas, ja? Kā bija tas teiciens? Nu parādi, ko tu šodien tūši šitādi noķēri, ja? Man bija krekzeri, bišķi savādā krāsa. Bet šitas ir tas pats, ja? Krāsa cita, bet jā. Pontūna 21, ja? Pirms tam bija cits mazliet, jā. Pagād, tad arī tu uzdāvināji tāpat kā es salacēju, ja? Kuru redzēju, vajadzēja mēģināt. Es tur iemetu vecīt šūpiņu, lēto. Jā, tas nebūtu žēl. Lēto šūpiņu un uzreiz iestādījis. Sapratu, ka tur ir baigi sakas. Bet, nu, diena ir fantastiska, laiks fantastisks. Nu, pilnu atskaitīt pie mašīnas tulīt, ne? Nu, labi. Tur paliks nomāk. Nonāc, šita pietapiamies. Kā golfņika stilā, jā? Jā, nometamies uz celīti. Un es, Matīs, gribētu teikt to tā. Mums bija, kad tas bija? Septembrī kaut kad naiva cerība, ka es teicu, aizbrauksim, noķersim. Nu, gan jau, ka noķersim. Nu, cerējām, ka noķersim. Tad viņi teica, ka vajadzētu kaut mēģināt. Ķerot metrīgās, izdomājām ar Matīs
pieliksim klāt, man būs no pirmās sērijas, to, ko mēs mēģinājām, filmējām, bija ziemā, ka mēs mēģinājām turatiem. Tur jau ar mums ir materiāls, es pielikšu klāt. Bet, nu kā bija, veči? Jā. Pirmās reizes normāli. Arī būtu vienīgais dabūts rokā. Būtu dabūjis. Rokā jau tev bija? Nu, rokā bija pasprūk. Pieskāries vismaz? Es līdz asu paņēmu, viņš... Bet tas bija tā, kā es teicu tev, taimiņu nevarēja asu. Nu, Ne, taimiņš izrāvās, jā, bet pa lašiem Matīs savējo dabūja. Jānis jau arī dabūja. Es arī savējo dabūju. Nu, forši. Nē, Uz ko mēs ķērām? Tev bija kragdžaki, jā? Jā. Adevi salacēji. Vienu atpakaļ. Man bija timoniņš, 2 šūpiņus, es atradu timoniņu. Es arī atdevu to, uz ko man noķēra. Man bija baltā krāsā, bet tev var tāds balts bija, ne? Nē, sarkans zaļais. Sarkan zaļais bija, jā. Visādi citādi. Iesakam visiem. Jā, nu vienīgais, kā vēl trešo tik uztrāpījām. Trešo tikai uztrāpījām uz normālu laiku, bet šitā diena fantastika tāda pa naudu nenopirkt. Tā kā tā. Tikai uzvars un dodam virsū normālu tēmu. Paldies, veči! Un tiekamies nākamajā epizodē. Ieliec laikus, mēs taču šodien zivis ķērām lielās, vēl pie tam visāds.